Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta. Šajā podkāstā mēs runāsim par kultūru un tās aktualitātēm ar dažādiem nozares profesionāļiem. Kulturētājiem. Un šīs raidieraksts top par godu Latvijas Kultūras koledžas 80. dzimšanas dienai, kā arī saldojumam. Bet saldojumu mēs svinēsim jūnijā, un līdz tam vēl ir kāds laiciņš. Tāpēc es, Jākaps un mans kolēģis Niks, pieslēdzamies epizodei. Aiziet! Esiet sveicināti sarunu ciklā Laiks, cilvēks, vieta, kur mēs runājam par kultūru ar kultūras profesionāļiem un cilvēkiem, kas saistīti ar to. Un šodien mūsu tēma ir kultūras profesija daudzveidība Latvijā. Jā, paldies tev, Jāka, par ievadu. Un šodien mums studijā ir pievienojusies Anita Pipare. Čau! Agnese Cimuška. Reke. Agnese Cimuška Reke. Un Ēriks Laime Babris. Jā, sveicināti! Prieks jūs visus šeit redzēt, un uzreiz vērsim pie ragiem. Atkal jau vēlos, lai jūs nedaudz pastāstītu par sevi. Arī klīst baumas, ka jūs visi esat pabeiguši kultūras koledžu. Varbūt jūs varētu arī izstāstīt, ko jūs katrs esat pabeidzis un ar ko jūs nodarbojaties tagad. Okay. Čau, paldies par uzaicinājumu. Vienmēr prieks atgriezties šajās viesmīlīgajās telpās. Jā, esmu Anita. Nezinu, pirms 10 gadiem jau bišķiņ jau padaudz pabeidzu modes un dizaina menedžmenta specializāciju šeit. Un tas, ko ikdienā šobrīd daru, ir mārketinga projektu vadība. Tā, rezumējot. Paldies. Agnese. Es studēju tādu kursu, kas saucās Svētku režija. Tas bija tad, kad vēl saucās Latvijas kultūras skola, pēc kāda laiciņa tā kļuva par kultūras koledžu. Un es darbojos mūzikas nozarē, Latvijas mūzikas eksports, un šobrīd organizēju 2 lielus starptautiskus projektus, dziesmu rakstīšanas nometni Riga Live un Riga Music Week. Paldies. Ērika. Jā, tā tad es arī pabeidzu koledžu jau tad jau, laikam, pēc kultūras skolas tā bija koledža. Daudz gadus atpakaļ, šobrīd samulsu, jo svētku režija, bet vai tas bija masu pasākumu? Jā, tad masu pasākumu organizators kultūras menedžments. Jā, man arī ir ik pa laikam prieks atgriezties koledžā, jo arī ik pa laikam vismaz pāris reizes semestrī sanāk šeit būt, jo šobrīd arī savu pieredzi dalos kā lektors šeit, bet ikdienā jau 10 gadus esmu pašvaldības sektorā, šobrīd Ķekavas novadā Ķekavas pagastu kultūras centra direktors. Paldies. Paldies mums visiem par ieskatu savā darbībā. Un tātad šodien mēs vēlamies parunāt vispār par kultūras profesiju daudzveidību, kā vispār strādā par stereotipiem kultūras nozarē, vai kultūras nozare tiek uztverta gan nopietni, vai joprojām ir kaut kādas stigmas par to, vai nav tā, ka vecāki uzzina, ka bērni grib iet kultūrā un domā, ak, mans kungs, ko tagad darīt. Tā kā, jā, varbūt jūs varētu nedaudz pastāstīt vispirms, kā jūs vispār nonācāt līdz tam, ko jūs šobrīd darat, vai pabeidzot koledžu vai kultūras skolu, vai tas, kur jūs esat šobrīd, tas bija viena no tām vīzijām, kas jums bija skolas laikos? Tas man tā skatās, tad es sākšu. Īstenībā, godīgi sakot, manas profesionālās gaitas sākās brīvprātīgi piespiedu kārtā un samērā nejauši, jo tā sākās ar pirmo praksi koledžā. Aizgāju praksē, un arī viens no kursiem bija mārketings, tātad dažādi veidi un tad menedžments un tā. Un aizgāju, praksē uz mārketingu departamentu uzņēmumā, un tā es tur arī paliku, un tad jau mainoties no visādiem projektiem un tā. Un tas sanāca tiešām tā, es nebiju domājis, jo es atnācu uz studēt vispār. Pat arī tas jautājums, ko vecākiem tur raudāt, smieties, vai kā par to nesaprotamu izglītību kultūru, ko ar to darīt. Jo jurists skaidrs, kaut kādi STEM skaidrs, bet kultūrā, jā.
tad es atkal biju varbūt arī tāds produkts, ka man vienmēr bija svarīgi, un arī tagad man ir svarīgi darīt lietas tās, kas man patīk, un no visām tām studijām es aizgāju studēt, tāpēc, ka man likās interesanti, un es galīgi neuztraucos par to, kā peldīt naudu, vai ko darīt, vai kādi būs amati, vai kaut kas tam līdzīgs. Un tāpēc man tas tā kaut kā ļoti, ļoti baudpilni ir visas tās studijas, tā ar praktisko izglītību, kas mums koledžā ir, jo turpinot vēl dažādu citu līmeņu izglītības, īstenībā tā sasaiste, cik personiski ar šo skolu ir, tāda vairs pēc tam nav citur, ir varbūt kaut kādas citas lietas, viņas kļūst akadēmiskākas, bet tā prakse, uz ko tu tiešām vari balstīt tās savas darba zināšanas, faktiski ir iegūt šeit. Un tad laika gaitā viņas papildinot. Bet tad tas ceļš tajā mārketinga pasaulē, viņš ir tāds, viņš ir pats attīstījies, un tad ir vienkārši šie dažādie klienti un projekti, kas tev vienkārši veda tālāk, un kāds vairāk saistīts ar kultūru, kāds mazāk, bet īstenībā tas tev uz laiku liek domāt, un būt tādam ļoti fleksiblam, jo tev ļoti ātri jāiebrauc tēmās, par kurām tev bieži vien nav vispār nekādas nojausmas. Un tas arī varbūt atminoties, veidojot tos pasākumus, arī, ka tu sākumā neko nesaproti no dažādām tēmām, un arī tas, ka tev tie pasākumu tipi mainās, un arī tas, ka tev viņi visi aizrauj, bet tev ātri ir jāsaprot, kas ir galvenās lietas, un tad tu vienkārši dari. Tā. Paldies. Tā ir ar tām praksēm. Mums, man liekas, tas ir arī izpilgts piemērs, ka šajā skolā tās prakses ir viena no tām galvenajām lietām. Un bieži tev iemet kaut kur, un tu pat vispār nesaproti, ko tu dari. Bet man šķiet, ka tas ir viens veids, kā vislabāk iemācīties lietas. Nevis lasot grāmatā, bet ejot un darot. Agnes, sakiet, kā jūs nonācāt līdz tādām virsotnēm, es vēlētos teikt, Latvijas mūzikas nedēļu pirmo reizi, man šķiet, bija. Bija pagājušajā gadā pirmā reize. Rīgas mūzikas nedēļa. Tā ir mana ideja, mana iniciatīva. Principā ir kolosāli darīt to, ko tu pats izdomā, vēlies, un tu vari realizēt. Manuprāt, ka tā ir tāda ļoti liela prioritāte, kas ir tieši kultūrā, ka tu vari realizēties caur savām idejām un projektiem. Un, ja tu esi gan ambiciozs un radošs, tad tu pats esi tas, kurš veido savu karjeru un arī nozare. Ja tev ir kāda nozara, kas tevi saista, tad arī tu vari izpausties un iet un darboties tādā nozarē. Manuprāt, kultūra atšķirībā no citām profesijām, pieminētiem juristiem, ir ļoti atvērta. Viņi ir atvērti jaunām idejām, jauniem cilvēkiem. Un arī es šobrīd ļoti labprāt praksē ņemu jauniešus no kultūras koledžas, jo tā arī ir, kad ir ļoti svarīgi gūt praksi un pieredzi tieši praksē, jo šī ir noteikti nozare, kur tu audz un izglītojies tieši darot, gūstot pieredzi, piedaloties. Un tāpēc arī, kad es esmu kultūras koledžā, tad es arī jauniešiem saku maksimāli izmantojiet iespējas iesaistieties projektos, jo šī ir arī nozare, kur ir viss par un ap kontaktiem. Jā. Un arī mans ceļš kultūrā sākās ar praksi no šīs skolas, kad es tiku aizsūtīta par lielu muti par sodu. Es aizstāvēju kursu biedrus, kad neviens nebrauks praksē uz Daugavpili, kad skola nedrīkst sūtīt uz Daugavpili, un tad es nākamajā stundā nākamajā dienā atnākot uz šo priekšmetu, man pasniedzēja paziņoja, ja Cimuška, tu gribi beigt šo skolu, tad praksē uz Daugavpili brauks tu. Bet tie bija brīnišķīgi 3 gadi Daugavpilī, kur es pilnīgi zaļš gurķis tikko pabeidzis kultūras skolu, nokļuvu 2. lielākajā pilsētā, lielākajā kultūras centrā, un es pēkšņi varu realizēt un darīt pilnīgi visu, ko es gribu, un viņi ir atvērti, un viņi dod iespējas un ļauj. Tā kā, manuprāt, radošai personībai šī skola un šī nozare ir brīnišķīga. Manuprāt, ir ļoti žēl, ka nav tik daudz iespēju un nav daudz mācību iestāžu, kur radošiem cilvēkiem doties. Šobrīd ir vairāk, bet tad, kad es augu, tad principā kultūras skola bija tāds
tāds glābējs šiem brīvdomātājiem, neparastajiem, savādākajiem jauniešiem, kuri neredzēja sev jurisprudencē. Pilnīgi saprotams. Vai medicīnā? Jā, vai medicīnā. Un kā ar jums, Erika? Es neatceros, ko manā mamma teica, bet es ļoti labi atceros, ko manā vecmāmiņa teica. Jo tad, kad es paziņoju, ka es nāku šeit mācīties, tad viņas teikums bija tāds ļoti labi. Bet kāda domā pelnīt naudu bērniem? Un, tas tā ir, protams, kad līdz 9. klasē es biju pilnīgi citu ceļu izdomājis, ko es darīšu, bet laikam tas tie pasākumi un tā visa darbošanās skolā bija tieši vidusskolā, kur es saprotu, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt savā dzīvē. Tas varētu būt tas, kas man patīk, kas arī sanāk. Nu, un tad, attiecīgi, protams, loģiski tas, ko Agnes arī teica, nebija jau liela izvēle, kur iet mācīties. Un tad tas ceļš arī, es teikšu, godīgi man atveda 2 reizes uz koledžu, jo es biju sākumā izdomājis, ka es iešu uz teātriniekiem. Un es biju aizbraucis uz laukiem, tad es atbraucu atpakaļ, es atnāku iesniegt dokumentus, un man dažiem saka, puisīt, bet iestāja eksāmeni jau šobrīd notiek. Nāc nākošais gads. Un tad es atnācu pēc gada, bet par to gadu jau es biju sapratis, ka nē, ka teātra režija varbūt nav tieši tas, bet svētki ir tas, ko es tā kā gribētu darīt. Nu, tad pamazītiņām jācaur praksēm, un tas tiešām ir ļoti labs instruments, un arī šobrīd es nevaru apgalvot visi, bet liela daļa lektoru, kas ir koledžā, viņi visi ir nozarē, kas darbojās, un līdz ar to tad arī tas, ko iedod studentiem, tas ir praksē pārbaudīts. Tas nav tikai izlasīts grāmatās, un tagad mēs jums nolasām kursu, ja, un kā ir dzīvē, mēs nezinām. Ja, tas ir šīs skolas tā ļoti liela pievienotā vērtība. Paldies, un tas arī, manuprāt, uzsver to daudzveidību, kas ir, jo mēs arī šodien aizkadrā runājām, ka ir kaut kādas tās profesijas, kuras redz vairāk publiski, bet vai kaut kāda pasākuma, un cilvēks aizejot, viņš varbūt pat neiedomājās, ka tur varbūt pat 1000 cilvēku stāvēs tā viena pasākuma, lai viņš notiktu, un tā kā katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Jā, tāds ir par tiem pasākumiem. Arī padomājot, iepriekšējos podkāstos runājām par, piemēram, pasākumiem, ko mēs kā studenti taisam koledžā. Un it kā tur varbūt 1. septembris vai atvērto durvju diena, un cik tad tur vajag cilvēkus, bet tomēr savācās tā komanda pie 30-40 cilvēkiem, kad ļoti apjomīgi, un tomēr tas ir ļoti strukturēts darbs. Katrs zina, kas viņam ir jādara un kur ir viņa vieta. Bet mēs jau pieminējāmies par citām nozarēm, kā jurisprudence un medicīnu. Kā jums šķiet, kas ir tas, ko cilvēki no citām nozarēm vai sabiedrībā visbiežāk tomēr līdz galam nesaprot par kultūras nozari? Sākt no otra gala. Nē, nesaprot, vai tas, protams, ka visiem liekas, ka, ko es savā darbā daru. To vien daru, kā eju uz pasākumiem, dzeru kafiju, ēdu kūkas, un tāda ir mana ikdiena. Un vēl par to maksā, vai ne? Un par to kafiju runājot, tas ir smieklīgi. Mums tiešām kultūras centrā ir tā, ka, protams, ka mēs iedzeram kafiju, jo tas darba ritms ir tāds, un mums ir nolikts laiks, ka 4:00 visi sanāk kopā uz to kafijas pauzi, un vienmēr kāds atnāk, un tad iedomājieties, viņš atnāk, un viņš tiešām, redziet, atkal dzer kafiju. Vienīgais, ko dara. Jā, bet, protams, ka tas, ko tu minēji, jau tā tad, lai uztaptu viens pasākums, jā, un tur tā darba ir daudz, un iesaistīto pušu ir daudz, un jā, līdz ar to tā specifika, ka mēs nevaram nolikt savu darbu. 5:00 visas izslēdzu smadzenes, es izslēdzu visu, jo ļoti bieži patiesībā tieši pēc tā darba laika sākās arī tur tie zvani, tās vēl saskaņošanas lietu, ja, jo varbūt tāds jurists, protams, es neizslēdzu, ka viņš arī ejot mājās vēl pārliek pa plauktiņiem, bet tur tomēr ir tāds normētais. Mums, tas, jā, kaut vai tas cikls nakts vidū pamosties, vai tā, rīta obligāti pirmais jāstais tur šitā tāme, tad būs pēc tam jāizbrauc tur, jāsavāc tas. Jā, tas, un tas, kas ir tas, protams, pluss, un atgriežoties arī atpakaļ pie iepriekšējiem jautājumiem, tas ir tas, ko es arī saku gan studentiem, gan arī priecājos pats, ka tas ir forši, ka var darīt to, kas patīk, kas sagādā prieku, un, protams, ja vēl par to maksā, tad tas vispār ir lieliski. Bet tas, ka tas nav tāds, ka
vienmēr skaisti uzvalciņā, jā, ar melnu muti. Vienalga, kāds ir amats, arī es iepriekš arī kultūras pārvaldē strādāju. Tas nenozīmē to, ka tu tikai sēdi atrocītām rokām baltā kraklā, bet tas nozīmē, ka tu nes teltis, būvē, ja vajag, tu vadi pasākumu, pēc tam tu atkal lēc mašīnā, vedi kaut ko un tā. Tā kā tas, jā, bet tas ir arī tas foršums, ko ja tas tev nepatīk, skaidrs, ka neviens no malas, kurš atnāk, kuriem patīk tur kārtība, 2:00 es daru to, 5:00 man darbs beidzās, viņš nekad to nevarētu izturēt. Agnes, kā ar jums? Lai es neatkārtotos, ko teica kolēģis, es domāju arī, šis ir darbs un šī ir profesija, kur ir ārkārtīgi svarīga atjaunošanās, jo aiz katra liela un pēc katra liela projekta ir ārkārtīgi tāds liels emocionālais kritiens un tukšums. Un, manuprāt, šī kultūra ir viena no profesijām, kur ir iespēja izdegt ātrāk nekā varbūt tās jurisprudencē. Man tas jau tā piedodiens, bet izcieņu juristiem es mazliet iesmīnu, jo ka mums viņš aizgāja tāds. Jā, jums ir dziņš. Jā, jums ir dziņš, jā. Bet jā, tas, kad jo liekas, ka tu strādā tādu radošu darbu, ka tu visu laiku esi tādā kustībā, bet tā aizberga otra puse ir tieši tā par to atjaunošanos un par resursu atjaunošanu un kā tikt pāri šiem milzīgajiem, mēs viņus saucam par emocionālajām paģirām, kad ir tas tukšums un ka tev ir jāspēj pēc šīm lielajām emocijām spēt izdzīvot to lielo tukšo pauzi, kas arī ir nepieciešama. Bet jā, tas savukārt ļoti bieži ved pie tā, ka cilvēki, kas strādā kultūrā, viņi izdeg ātrāk. Tas man liekas tāds, ko daudz neiedomājās par kultūru. Jā, tā izdegšana arī ir tāda lieta, par ko arī mūsu pasniedzēji vaktē, piemēram, mūsu specializācijas vadītājs Juris Jonēls teica, ka esiet uzmanīgi, jo otrajā kursā tiešām sanāk daudz darīt un ļoti daudz pasākumu un neizdedziet, vai arī svarīgi, ka tu vari iet palīdzēt citiem, citos projektos, bet tad atceries, ka tev, piemēram, ir savs kursa darbs, kas tev ir jānoved līdz galam. Tā kā arī jau studiju līmenī šis arī tiek aktualizēts, kas ir ļoti labi, manuprāt. Un arī radoši cilvēki un cilvēki, kas strādā kultūrā, viņi ir jutīgāki, emocionālāki, un arī tas ir tas risks, kas ir šī nozarē strādājot, arī par izdegšanu runājot, arī kāpēc šie cilvēki ir tā kā apdraudētāki tieši ar šo izdegšanu, tāpēc, ka ir šī ārkārtīgi lielā emocionalitāte un tāds trauslums un tā robeža, manuprāt, ir ārkārtīgi tāda trausla un sargājuma tieši tā, un sevi ir jāsargā, un tas ir jāmācās. Un varbūt tās pat tāds priekšmets ir vajadzīgs, kā nosargāt savu mentālo veselību. Jā, bet zin kā, īstenībā par šo ļoti domājot, un to es arī studiju laikos sapratu, ka te ir tas lielais jautājums par menedžmentu. Kursiem, priekšmetiem, jo, godīgi sakot, varbūt es personiski esmu tāds projektu vadītājs un menedžments un tur dzīvoju sistēmā un struktūrā, bet tieši tā, tas, ko arī jūs minējat par to, ka tev pretī ir kolēģi, kas ir varbūt super radoši, un tur jūs esat tā kā vice versa, tā kā vienam tas, otram tos, un tad, ja tu, piemēram, esi tāds projektu vadītājs, tev ir Tu esi tāda mamma, tu viņu rūpējies par visiem, par visām tām lietām, lai tas notiek, un lai visiem ir forši un patīkami, un to roku uz pulsu turēt. Un tas no tevis paģēra, ka tev ir jābūt šim menedžmentam, un tev pašam ir tieši tā jāuzprast, hei, kāds ir mans dienas plāns, jāsaprot, ko es labāk daru no rīta un vakarā, tādā long termā. Ok, protams, ir kaut kādas trakās dienas, kad tu vienkārši dzēsi ugunsgrēku no ugunsgrēka, bet īstenībā tas aspekts, ko, piemēram, arī mūsu skolā māca šo menedžmentu daļu, tā, man liekas, mūs ļoti daudz, jo radošāks tu esi, bet tu vairāk tas dzirdēs par menedžmentu, jo tev tas arī ļoti daudz palīdz. Un savukārt tie, kas varbūt ir tādi netik radošie, dzīvojot kopā ar šiem radošajiem, tu arī maini tādu kaut kādu varbūt savu uztveri par lietām un paskaties citādāk un plašāk un empātiskāk un
Jā, tā kā man liekas, ka tas ir arī tas, kas ir ļoti forši. Un tad tu esi tajā vidē, kas ir tajā praksē balstītajā, un ja tu vēl nonāc tiešām starp cilvēkiem, kuri iedvesmo tevi darīt un mēģināt, un kad tas, ka tu kļūdies, nav tikai tā kā sauklis, ka kļūdīties ar mēs mācāmies no kļūdām, bet tu tiešām esi tādā vidē, tad man liekas, ir baigi forši. Un, jā. Jā, un tas menedžments ar priekšskatu ir ļoti svarīgs, jo šajā nozarē jau ir bieži tā, ka tu nestrādā tikai pie viena projekta. Tev ir viens projekts, otrs projekts, trešais projekts, un kā to visu apvienot, kurā brīdī darīt ko tā, lai tu izdarītu visu labi, sakārtot to laiku. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, te izdegšanai droši vien ļoti svarīgi tiešām tā komanda, tas, ko jūs minējāt. Es savā, jau var teikt, diezgan garajā darba pieredzes mūžā tā kārtīgi izdedzis esmu vienreiz, par ko man pašam bija ļoti liels šoks, jo es nesaprotu, kas ar mani notiek. Jo beidzās tiešām viens ļoti, ļoti vērienīgs projekts, kur viss, tā bija tāda dziļa depresija, tiešām domas par to, ka viss jāiet kaut kur citur, kaut kas jādara, jārok zemi, tas būs vismaz prātīgāk un tā tālāk. Bet tas tiešām jau gana ilgi strādājot, un tas šoks, ka mani tas ir ķēris. Ja? Un tur, protams, pēc tam analizējot, kāpēc līdz tam tik nonācu, ka tiešām bija tas, ka nebija varbūt tik laba tā komanda, ka bija pārāk daudz uz vienu cilvēku uzlikts. Un, protams, ka un, lai juristi mums šodien piedod, ka mēs viņus piesaucam visu laiku, bet jebkuram citam, jo mūsu tā specifika ir tāda, ka mums ir tas produkts, ko mēs radam, viņš ir vienreizējs, ja viņš ir klātienē, viņš ir unikāls notikums, viņam nebūs atkārtojuma. Ja, līdz ar to visam ir par visu jābūt padomātam, ja, jo varbūt tiešām tādu līgumu gatavojot, šitā redakcija neizgāja nekas, tūlīt izlabosim, palaidīsim īsto, bet, ja pasākums ir aizgājis, viss tur vairs nav atpakaļceļ, un tāpēc arī ir tie ļoti daudzās lietas, kur tiešām mēs varam izdegt, un par to ir jādomā, tāpēc ir forši, ka ir laba komanda, tad tu vari deleģēt tās lietas un neuzkraut tikai uz vienu cilvēku, bet sadalīt, un tad tas ir mierīgāk. Jā. Un tas arī tiešām tas, ko tu arī sāki, un tas mēs vēlreiz atgriežamies pie cik nenormāli svarīgi, ka tev ir tas individuālais menedžments, jo arī, piemēram, ja tu strādā tikai Latvijā, tas ir viens, bet es nezinu, kaut vai mūsu gadījumā ļoti daudz, kur mēs droši vien strādājam arī Baltijas līmenī, un tur ir tas mūsu šarms un atkal posts vienlaiks, kad mums ir, piemēram, Baltijas valstīs 3 dažādas valodas. Un, piemēram, mārketingā domājot, ka Dievs, vēl vakardien, palaid postu un tu saproti, ka tev ir kaut kāda kļūda un tu tur, vienkārši vajag labot un tā. Un tieši tā, un tad tev ir jāsaprot arī tieši tā, kas tās lietas, ko tu vari palabot un kuras tu nevari. Visu laiku tāds, tas nozīmē, ka tu arī kā kaut kāds procesu vadītājs, tu arī nevari būt visu laiku tādā operatīvajā stresā un tā kā domāt par kaut kādām mazām lietām, kas ir ļoti, ļoti, ka tev ir jāatstāj arī tas savs mentālā kapacitāte, ka tu vari nofokusēties un tiešām kaut ko double-checkot. Un tad ir tas jautājums, ka tu to dari labāk pa dienu, vakarā, no rīta. Tas, man liekas, arī tas, ko tu praksē vienkārši saproti. Man šķiet, ka arī ļoti svarīgs aspekts, piemēram, tajā izdegšanas un tēmā un arī tas tukšums pēc pasākuma. Jautājums ir, kāds ir bijis šī projekta rezultāts. Vai tas ir bijis tomēr sekmīgs, pozitīvs, ka visi ir apmierināti, vai tomēr tu sajūti, ka ne līdz galam kaut kas šoreiz sanāca. Protams, arī varētu ļoti daudz ko mainīt šādā situācijā. No vienas puses jā, bet no otras puses bieži vien ir tā, ka piemēram, vairāk no tās mārketinga aspekta varbūt arī ir kaut kādas lietas, kur man pašai liekas, ka Dievs, šis ir tik forši, un tad tev, piemēram, pretī pasaka klients, ka šis galīgi nav forši, to mēs pārtaisīsim, vai to mēs nedarīsim, tad ir tāds, mēs nedarīsim, un tad ir vice versa, un tad ir kaut kāda, kas tev liekas, ka Dievs, šis vispār neaizies, un tad tu skaties mēnešu atskaitu, un šis, ieraksts vai šī aktivitāte ir aizgājis, un tad ir tāds, ok, labi. Tā kā tas ir tāds, man liekas, ka tas ir laimes spēle, bet būtu, droši vien, lai tev pašam iekšēji, ja tu katru dienu darīsi to, kas tev nepatīk, tad tu kaut kādā brīdī aizies līdz rezultātam, kad es neesmu priecīgs, neesmu laimīgs, un kad tas notika, un tad tu tini apakaļ. Tā kā tev ir jābūt, Pareto likumam 80-20 kaut kas, tāds.
Jā, bet tas tukšums jau, par ko mēs arī iepriekš runājām, tad viņš jau būs pie jebkura, vai arī, ja tas pasākums būs, perfekts, viss būs izdevies, arī tad jau ir tas, ka viss viņš ir beidzies. Tu esi intensīvi visu laiku dzīvojis. Nezinu, pēdējos 3 mēnešus, pēdējo pusgadu, pēdējo nedēļu, ja tu esi intensīvi tajā viss dzīvojis, un viss vienā dienā, hops, viss, tas tika realizēts, un tā. Un tagad ir jāpārslēdzās. Protams, tas, kas mums neļauj bieži pārslēgties, jo mums ir vēl 3 projekti vienlaicīgi, mēs lecam uzreiz nākamajā, ja? Bet kaut kādā brīdī ir tas, ka tā, tagad mēs sakopjam, saprotam, domas, viss, tagad šitas nebūs pirmā doma no rīta, tagad tas, bet tagad jau būs par kaut ko citu. Jā, domāju, ka tas ir tāds, vienalga, vai tas pasākums ir labs, vai izdevies, super viss, vai nav izdevies. Tas tukšums, viņš ir neizbēgams. Un ar viņu ir jāmāk, tas, kā es teicu, ar viņu ir jāmāk tikt galā, lai dzīvot tālāk un sevi realizēt tālāk un taisīt foršus pasākumus. Kā jūs darat? Jūs arī kaut kad paņemat savu kaut kādas pauzītes, ka jūs paņemat, kaut kādu laika periodu, kur jūs izlemat visu šajā laika periodā, es nedarīšu neko, vai es sēdēšu savā dārzā un ravēšu dobes un klausīšos muziku un ne par ko nestraukšos, vai jums tomēr ir tā darba dinamika tāda, ka jūs nevarat īsti atļauties paņemt kaut kādu time off? Es nemāku paņemt time off, bet tā dobe man ir svarīga, kur sestdien, svētdien pasēdēt, lai pirmdien varētu virzīties tālāk. Bet, jā, tad, kad sāk runāt par atvaļinājumiem, man šodien tieši viens draugs zvanīja un prasīja par atvaļinājumu, ka viņi atvaļinājumā tur gribētu darīt to un to, un es jums saku, kas tas tāds? Un tā arī ir īstenībā tāda ļoti liela galējība, un tas ir šis arī menedžments mācēt ieplānot, bet te ir atkal, mana galējība ir tā, kad man ir garlaicīgi, un tad man uzreiz liekas, ka man ir ļoti garlaicīga dzīve, ka man jāmeklē kaut kāds cits darbs. Man, pieņemsim, beidzās Riga Music Week, piekdien beidzās, sestdien es tā kā mazliet atgāju no tā visa, un svētdien es sēdēju un domāju, ka ir jāmeklē cits darbs, jo man ir ļoti garlaicīga dzīve, manā dzīvē nekas nenotiek, un vispār nekam nav jēga, un man vīrs saka, pagatev, tikko beidzās kaut kas tāds, jā, bet tas beidzās vakardien, es atpūtos, un man šodien nav ko darīt. It kā smieklīgi, bet īstenībā ļoti nopietni. Tad var brūģi paravēt. Jā. Nē, tas, ko tu jautāji, tas tiešām tā arī ir, kad mums ir jāatrod, kā sevi atgriezt atpakaļ un tā, bet par tiem atvaļinājumiem, es domāju, tad tiešām pēc jau mūsu reakcijas bija skaidrs. Mēs zinām, kā vajadzētu, bet es arī varu atzīties, es esmu iekrājis tik daudz atvaļinājumu, ka, ja es aizietu, es varētu, laikam, šobrīd kādu mierīgi 3 mēnešus un vairāk šobrīd būt, projām, bet skaidrs te atkal ir tas, ka, ka kaut kādi tie notikumi tev neļauj varbūt paņemt reiz visu, un tad tur pa nedēļiņām dažām, kurās tu īsti nepaspēji tā pilnīgi relaksēties. Bet tas, ka ir jāatrod, un es arī šo gan kolēģiem atgādinu, gan arī sev, ka lai arī kultūra ir mūsu izvēle un varētu teikt dzīve, bet tas tomēr ir mūsu darbs. Ja? Un ir arī dzīve bez darba. Jā, tieši tā, vai tā ir kāda dobes ravēšana, vai aiziet uz... es teikšu godīgi, es relaksējos un atgūstos pēc darba, ejot uz kultūras pasākumu, uz teātri. Patiesībā teātris ir mana lielā mīlestība, un tas ir tas, kur aizejot, un kad tur nodziest gaismas, tad tu nedomā par to. Un to es tiešām vairs nedarīju. Kādreiz, kad es kā students gāju, tur skatījos, kas tur notiek, nē, tad es baudu to procesu, un tad es atslēdzos, es nedomāju ne par tāmēm, ne par pasākumiem, ne par ko. Tas ir tāds mirklis, bet tādam ir obligāti jābūt, jo savādāk. Tad ir droši vien tās izdegšanas nevis reizi 10 gados, bet ik pēc katra pasākuma. Es varu palielīties. Es tās atvaļinājumā bijusi kopš 2013. gada. Bet man ir privilēģija strādāt tādu darbu, kur man ir ļoti daudz komandējumu uz ārzemēm. Un tad šie izbraucieni, viņi ir tie darba braucieni, bet ir iespēja nomainot vidi. Es arī jūtu, ka es pati restartējos un es gūstu citas emocijas, un tā ir cita pieredze. Neskatoties uz to, ka tas ir darbs un ar darbu saistīts izbrauciens, un arī tas, ka tie
komandējumi, kaut kāds ceļš, viņš ir nogurdinošs, jo tu aizbrauc un, principā, tu ierodies un tu uzreiz arī turpini darboties. Bet, jā, un šī darbā tā ir ļoti liela priekšrocība, kad ir šāda iespēja nomainīt vidi valsti. Jā, tās tādas lielas lietas, bet īstenībā es pat šorīt, piemēram, man nepatīk pārāk agri celties, bet, uz darbu jāiet un tā. Bet te ir arī tas foršais, tad, kad tu esi tāds puslīdz pats savu laiku noteicies, tev ir kaut kāds, protams, tev jārēķinās, ka citi arī strādā no 9 līdz 6 un tā, tā kā tu nevari tur pusnaktī. Tad ir tās īziņas, širo lasu darba laikā, bet man tev vajadzēja uzrakstīt, kamēr es neaizmirst. Bet es, piemēram, sapratu arī, ja es esmu labi saplānojusi savu un citu laiku, piemēram, vakarā, ir ok, ka es 9:00 nesēdēšu e-pastā. Tā kā, kad tas nav arī tik izmisīgi, un tad ir ok, ka tu, paliec bišķiņi ilgāk, jo tad tu arī izdari kaut kādu lietu, noslēdz. Tā kā tieši tā, tas process nav tie 9:06 vai 9:05 vai vienalga, bet tieši tā, jo tev būs diena, kad tev ir jāiet uz pasākumu vai vēl kaut kas, un tas, kas ir, man liekas, bieži vien nereti var pamanīt to, ka kāds sāks piefiksēt to, ka tu kaut kā pēc tiem 9 nāc, bet neviens neredzēs, ka tu pēc 6 neizēj ārā. Un līdz cikiem tad tu esi tur palicis un tā, jā, un tās ir tādas arī rūpes par sevi, ko padomāt. Vai arī, ja tu produktīvāks rīts sāks 7 no rīta, lūdzu, sāc 7 un ej prom 3 vai sabalansē vai kaut kā tam līdzīga. Līdz ar to, ja tās ir tādas iespējas, tad tās arī ir īstenībā tādas mazās uzvaras, kur, tu esi atmodies, tu esi full of energy un tu vari izdarīt arī daudz vairāk nekā, kad es varu atnākt 9 un tad līdz 12 tā kā berzēt acis un uz neko nevar pafokusēties. Arī pārāk liela jēga droši vien nav. Un mūsdienās šis attālinātais darbs, tas arī ir forši. Jā, man, piemēram, tie ir arī vasaras sezonas sākas aizbraukt uz laukiem. Vienkārši tiešām, ja tu esi labi pastrādājis kompu, tu atstāji Rīgā, un tiešām man bija tāda nedēļas nogala vēl nesen, un man likās tiešām tajā pirmdienas rītā, kad ejam daram, jo tu vienkārši vispār ne par ko neesi domājis. Un ka tam, nav jābūt nemaz nekam tik lielam. Ir, un tad vajag kaut kāds, ka tu tos jaunos iespējas gūstas piekrīt pārzemēm, man tas pats. Jā, es nezinu, kā jums ir, bet man personīgi tā lielā mūza nāk tieši tad, kad visi aiziet gulēt, ir pusnakts vai 1, un tad es gribu ķerties pie darba, bet tā, ka man jānāk no rīta, tas tā ir, bet ar vecumu tas mainās. Es tieši to pašu gribēju teikt, ka tagad tev būs, manā vecumā noteikti jau naktis vairs nebūs tās, jo tas īstenībā kvalitatīvs miegs, tas arī ir, lai tu varētu produktīvi strādāt, jo, protams, kā es saku, tavā vecumā 4 naktis varējām, un nemelojot, 4 naktis varējām negulēt, sēdēt lekcijās, iet pa klubiem un viss tālāk. Šobrīd, piedodiet, vienu negulētu naktis nedēļu vajag atgūties. Es liekas, ka paigā tante bijis vienmēr uz manis. Es izmisumu gadījumos tikai kaut kādā alnaitē. Man patīk pagulēt, bet ne pa nakti. Man patīk iet gulēt. Bet tas mainīsies. Tas mainīsies. Nekas nav skaistāks par bērndārzu laiku ar nenovērtātajām dienasziņām. Par to mēs labāk nerunāsim. Parunāsim labāk par to kultūras daudzveidību. Runājot par kultūras nozari, dažbrīd varbūt jauniešiem, studentiem šķiet, ka tā ir ļoti aizņemta, piepildīta un ka tajā ir grūti izlausties un tur jau vairs nav vietas nevienam vēl citam cilvēkam. Bet tad, kad tu tomēr nedaudz dziļāk papēti un ieej tiešām praktiski tajā nozarē, saproti, ka ir ļoti daudz neaizpildītas vietas, tādi caurumi, kur trūkst cilvēku. Tad jautājums ir, kas jūsuprāt ir tā kultūras nozara, kur trūkst visvairāk šo cilvēku? Mūzikas nozara viennozīmīgi. Es varu pateikt, mēs gaidām ar aplastām rokām jaunas asins mūzikas nozarē. Ir nepietiekoši cilvēki, kuri ir gatavi strādāt ar māksliniekiem, tieši šis menedžmenta puse. Un Latvijā mūzikas nozara joprojām attīstās un ir tādā, es pat teikšu, tādā diezgan sākuma posmā attiecībā uz infrastruktūru. Un šī ir nozara, kur ir ārkārtīgi daudz iespējas un daudz vakanču. Tā kā visi laipni aicināti. Tas ir arī ļoti
sāpīgs jautājums, jo tas arī viens no iemesliem, kādēļ mēs nozarē nevaram virzīties strauji uz priekšu, jo trūks šie nozares profesionāļi. Un te atkal ir jāatgriežas pie tā, ka nav nemaz tādu ļoti daudz iespēju apgūt šīs profesijas, kas ir saistītas ar mūzikas nozarei nepieciešamajām profesijām. Un mūzikas nozara tas nav tikai mūzikas menedžeris. Mums ir mūzikā ir tāds novirziens, kas angliski saucās publishing, jeb mūzikas izdevniecība, tas ir, kur strādā ar autoriem, ar autoru tiesībām. Un tas ir kaut kas, ar ko mums kaimiņos Zviedrija pelna ārkārtīgi lielas naudas. Tas ir tas, no kā Zviedrijas mūzikas industrija dzīvo un attīstās. Mums ir principā 2,5 publishing kompānijas. Viens ir Mikropublishing un otrs ir Mūzika Baltika. Un tas ir arī viss. Un tā ir lielu summu, lai neteiktu miljonu vērtā mūzikas nozares sadaļa. Un tā kā šādu ir ārkārtīgi daudz, un piemēru, ko es varētu saukt. Tā kā. Kas ir tā pusīte? Pusīte. To pusīti sastāda tie mūziķi, kuri paši mēģina aizpildīt šo funkciju un paši ir savi publisheri, jeb izdevniecības, bet tā pusīte, ar pusīti ir pamaz. Jā, man liekas, ka tas varbūt kaut kur, es nezinu, vai esmu delusional vai kā, bet man liekas, ka tas ir stāsts par to, ka ja tu dari to, kas tev patīk, tu nonāc vietās un lietās, kur tu nedomāji, ka kaut kas tāds var eksistē. Un tas, kas man liekas arī, ko tu, Agnes, teici par to, ja tu sāc, tev patīk tā mūzika un tu kaut kā aizvirzies un tu uzzini par kaut kādām lietām, projektiem, vietām, un tu to stājoties skolā, ka es te tieši un es būšu šis, you have no clue. Tā kā tu nevarēji to izdomāt. Un tāpēc man liekas, ka tas ir nenormāli svarīgi, ka tu vienkārši eji un dari, bet nevis tā, ka tu vienkārši kaut ko dari, bet tādu izpratni par sevi. Un arī tas, ko Agnes teica, neviens nav atcēlis radīt pašiem savas iespējas. Un tad mēs atkal atgriežamies pie menedžmenta. Ja tu pats vari sakārtoties, tad tu varēsi arī saprast, uz kurien tu gribi kārtoties, iet, gulēt, rāpot tādā virzienā. Un nenormāli daudz palīdz tas brīdis, ka citi cilvēki saka sadzirdēt kaut kādu tavu interesi, jo arī viens ir tas aspekts, ka ir tik, cik ir cilvēki, kas ir tiešām izdarīgi, grib darīt, var izdarīt un novest procesu līdz galam un pievienot to vērtību kaut kādu arī sniegt. Un, man liekas, ja jaunie cenšoni izmācās par šādiem un apgūst šīs prasmi darīt, tu izdarīsi ko. Un nevajag baidīties pieteikties vakancēm, pieteikties praksēs, jo te tas varbūt mazliet nodrāsties teiciens drošiem pieder pasauli, bet tā arī ir. Es mūzikas nozarē nokļuvu ar to, ka man ļoti mūzika vienmēr ir saistījusi, man ir vienmēr ļoti gribējies tur būt, bet ne uz skatuves. Un es pat nezināju, kādas tās iespējas cits ir bez skatuves. Un tad es vienkārši aizsūtīju, bija tāda ierakstu kompānija Platforma Rekords, es aizsūtīju e-pastu, kad, hei, es ļoti gribētu strādāt pie jums, un tic vai netic, man pēc 3 mēnešiem zvanīja un prasīja, vai tu gribi strādāt pie mums? Nu, kā arī viena no mūsu atziņām no iepriekšējiem podkāstiem bija, galvenais ir uzdrīkstēties. Jā. Jā, bet atgriežoties pie tev jautājuma, tad mūzikas menedžments ir tas, kur viss trūkst. Tad es varu teikt, ka pasākumu nozarē trūkst un pašvaldības sektorā ļoti trūkst. Vismaz mani pēdējie mēģinājumi sameklēt sev darbiniekus beidzas ar to, ka tiešām ir ka viņu arī nav to cilvēku, kas ir gatavi strādāt, jo, protams, mēs jau minējām to specifiku kultūras, bet es arī esmu par to, ka cilvēki nozarē strādā tomēr, kuriem tas patīk, kuriem arī, labi, ja viņiem vismaz sākumā nav, bet tad pēc tam viņi apgūst, un viņiem ir arī atbilstoša izglītība, bet izsludot vakanci, tā
Diemžēl ir tā, ka arī dažreiz man liekas, ka koledžā tik daudz laika pavadām. Mēs ar kolēģiem esam runājuši, mēs te tik daudz laika pavadām. Katrā kursā ir 20 studenti un kur pēc tam viņi paliek, kur viņi aiziet strādāt. Jo tad, kad tu meklē darbinieku, viņi nepiesakās. Ja, un tad nākas ņemt, izlasīt no tiem, kas ir atsūtījuši, cilvēku, kurš varētu saprast, kuru tu varētu apmācīt, kurš varētu pielāgoties un iemācīties to darbiņu. Ja? Bet tas, ka šobrīd es teikšu godīgi, tad varbūt es arī apzinos, ka, protams, ka vismaz jauniešiem varbūt nav interesants tas pašvaldības sektors, jo skaidrs, mēs te runājām gan arī par to laiku, bet skaidrs, mums ir kaut kāds reglamentēts darba laiks, ja, kur tomēr ir skaidrs, nekas, ka nāk no rīta miegs, bet tajos 10. kultūras centrā ir jābūt. Lai gan te atkal ir tieši tās nianses, ka, protams, ja nav ko darīt, tad tāpēc ir summētais darba laiks, ka tu saliec tā, lai tā cilvēka darba nedēļa būtu piepildīta. Un tiešām nevis, ka viņš vienkārši sēž un gaida, ka viņam kaut ko liks darīt, bet viņš tās savas stundas jēgpilni atstrādā, un tas bieži arī ir brīvdienas, un tad viņš var darbdienās atpūsties. Bet trūkst arī tehniskie darbinieki, skaņotāji, gaismotāji, arī tos, nezinu, mēs mācām, viņi top šeit, kur viņi paliek, varbūt, es ceru, ka privātajā sektorā. Viņi aiziet privātajā sektorā. Es ceru, ka tur ir pārpilnība, bet uz pašvaldībām, kaut kā, es saku, diemžēl, jo arī tā šobrīd skatoties uz manu kolektīvu, tad liela daļa man ir pensijas, pirmspensijas vecuma cilvēki. Viņi viņi ir lietpratēji savā jomā, tur par to nav runa, bet skaidrs, ka viņi kaut kad pateiks, viss, es mīlu šo, bet es gribu mazbērniem veltīt laiku, es gribu doties apkārt pasaulē diez vai par Latvijas algām, bet kaut ko gribu, un viņš aiziet projām, un tad tā vietu aizpildīt šobrīd ir drusku sarežģīti. Bet es tev varu atbildēt, tas ir atalgojuma jautājums. Tur viņi arī pazuda lielu daļu, es esmu pārliecināta, studenti, kas šeit studējuši, viņus nosmeļ, pārvilina citas nozares no privātā sektora, kuras ir maksātspējīgākas. Un, diemžēl, valsts pārvaldēm pašvaldībās nav konkurētspējīgs atalgojums. Es pat esmu strādājis Daugavpilī Latviešu kultūras centrā. Es zinu, kā tas ir 2 nedēļas gaidīt algu un pārtikt no 2 kartupeļiem dienā. Tad tas bija arī vēl sliktāk atalgots darbs, bet tas ir atalgojuma jautājums, kas ir tieši par, es domāju, pasākumā cilvēkiem. Es nezinu, kā saucās tagad kultūras koledžā, vai ir tāda svētku režija vai nav. Ir pasākumi, jā. Un Es esmu saskārusies ar to, ka reklāmas aģentūras ļoti labprāt ņem šos studentus, jo viņi ir ļoti radoši, viņiem ir tāda pilnīgi cita kapacitāte, viņiem ir pilnīgi cits resurss iekšā, un tas ir tas, kas ļoti nodara mārketingā. Es arī esmu savā dzīvē, kur es esmu gājusi, es esmu izkonkurējusi tādus cilvēkus, kuri pretendē uz to pašu vakanci, kur es, bet viņiem tur ir tādas kaut kādas lielas izglītības ekonomikā, un viņi arī tā kā nāk uz mārketingu, un es esmu ar savu šo svētku režiju viņus izkonkurējis, jo mārketingā viņi meklē tieši to, ka, mums būs, kas strādā varbūt ar Exceliem, es jau arī ar Excel jau māku, bet kad sākumā es nemācēju. Bet jā, viņiem tieši tas radošums, jo ideja, tas ir tas, kas ir, manuprāt, arī to šobrīd arvien vairāk un vairāk novērtē intelektuālo īpašumu, kad tā ir tāda vērtība, un arī tas ir varbūt tās, ar ko mēs mākslīgais intelekts mūs tik ātri neizkonkurēs un nenoēdīs. Bet Excel jau mākslīgais intelekts kolosāli. Bet lai viņš cienājās. Kurš te grib bez Excel? kurš grib ņemties? Man patīk. Man patīk, viņš tik ļoti atvieglo dzīvi un darbu un visu birokrātiju. Super. Mākslīgais intelekts beigās malacis. Es piekrītu par tiem, jo es tieši strādājot reklāmas pasaulē, tā arī ir, ka
Tas ir piemēram tas, ka tieši tā, tev ir šie radošie prāti, kuru galvenais uzdevums ir būt super radošiem. Un tad ir otrs tas menedžments, bet tev arī kā tāds menedžments cilvēkam, tu nevari būt tikai Excelis un PowerPoints, un ar to arī viss beidzās. Tā kā tev ir jābūt cilvēku prasmēm ar cilvēkiem, sakontaktēties ar klientiem, nomenedžēt klientu attiecības. Tev ir jāspēj šī sava radošā komanda tad arī turēt kopā, lai viņiem nav šīs radošās krīzes un vanskas, un paredzēt arī to, ka iedot viņiem nevis, ka viņi nav konvejeru darbinieki, kas vienkārši pieskata, ka tortas kaste iznāks ārā tādā, kā viņai jāiznāk. Viņiem tas katrs vizuāls ir tam dizainerim jāsatapina vai jāizdomā, kā filmētājiem nofilmēt kadru un pēc tam montēt, un ko viņš tur animēs, pa virsmu neanimēs, tā un šitā. Un tas ir nenormāli būtiski. Un tad vēlreiz man liekas, ka mēs atgriežamies pie tā, ka tev vienkārši ir jāsaprot, kas ir tavs stiprās puses, tās lietas pa priekšu. Un to, ko tev vajadzēs procesā, tu ļoti ātri sapratīsi, kur tev ir jāpiemācās. Kad tev ir Excel kursi jāpievelk, vai varbūt, kad tev ir jāaiziet uz runas skolu, pamācīties vēl un kas. Un ja tu pats pret sevi turi to sajūtu, ka ir ok procesā apgūt un mācīties, un ir ok, ka es feilošu, ļoti labi. Jo īstenībā, un tas arī, piemēram, studējot šeit, to ļoti sapratu, ka es varbūt tiešām tas diskomforts, ka tev ir jāiet šīs kaut kādas aktieru mākslas nodarbības vēl cilvēks, ka Dievs, vispār neesmu tur skatos cilvēks un vēl kaut kas, un tas ir tik neērti, bet tas ir jums neērti visiem tiem 11 cilvēkiem, kas jūs esat tajā vienā telpā. Un pēc tam tev tas dod ļoti lielu pievienoto vērtību. Tāpēc arī par tiem darbiem, atalgojums vienmēr ir tāda sāpīgā, un jo arī kvalificētāks tu kļūsti, tas vēl uzreiz nenozīmē, ka tagad tev tur vienkārši tāds kofers vienkārši turpina staigāt, un viņš tā pūšās tā kā multfilmās, tāds kaut kāds lielāks. Absolūti nē. Un it īpaši, man liekas, ja studenti gadi ir tas brīdis, ka tu vari atļauties eksperimentēt un iet pēc šīs pieredzes, un tad arī maksimāli tikt foršākā vietā par, kaut vai zemāku atalgojumu, bet tā kā tu neej pēc naudas, tu ej pēc nākotnes iespējām. Un un smuki pasmēt tēti un mammai, man vajag bišķiņu palīdzēt. Es pats arī, bet tā kā lūdzu palīdzēt man vēl bišķiņu, bet es pats arī centīšos, bet tas ir tas, tas man arī studiju laikos bija tāds liels pārdoms, ka, protams, ka neviens nav atrauts no realitātes, tev ir jāspēj izdzīvot, bet tu nevari dzīvot izdzīvošanas režīmā non-stopā, jebkurā vecuma posmā. Tev ir jābūt kaut kādam lielākam kāpēc, un kā man jau liekas arī tādiem jauniešiem, kā mēs bieži ir kaut kāds tas perfekcionisms, ka varbūt tev ir bijis šī bail uzrunāt kādu, un tu domā, es vēl nemāku to, un tā kā priekš kā man tur vajag, ka man ir kaut kāda lieta, ko es māku, bet es nemāku visu. Un tāpēc, man liekas, ir tik svarīgi pārkāpt sev, un tas ir ok, ja tu tās lietas iemācies procesos. Kultūra vispār, man liekas, ir tā nozara, kur mēs visu laiku mācāmies. Gan es, gan tu. Es domāju, mēs nevaram pateikt, mēs tur pirms 20 gadiem ko iemācījāmies, ar to man pietiek. Tad tas tiešām nestrādā. Bet vēl nedaudz, es gribu tad atkal to savu vecmāmiņu pieminēt. Viņa jau man arī teica, bērniņ, kā tu pelnīsi naudiņu. Tas, ko tu saki, protams, ka tas pašvaldības sektors nav interesants ar atalgojumu, bet droši vien te atkal, te mēs varētu skatīties tās atšķirības. Ja? Protams, ka privātajā, kas ir risks? Tur tu daudz ātrāk izdegsi, jo skaidrs, tur ir pasākumu klientu daudzums, daudz lielāks, pasākumu daudzums lielāks. Protams, kad pašvaldībā mums ir, nevaram sūdzēties par darba trūkumu, bet tas ir kaut kādā drusku mierīgākā režīmā. Tas, ko es, man liekas, jau minēju, bet, piemēram, man darbiniekiem ir summētais darba laiks. Tas nozīmē to, ka, un arī es pats esmu īstenībā gājis uz to, ka, labi, šobrīd man ir viena darba vieta, bet man vienmēr ir, laika apakaļ vienmēr bijuši 2-3 darba vietas vienlaicīgi. Ja? Tātad tas ir tas stāsts, es vienā pabeidzu vienu, es eju uz otru, tā kā tīri, lai nopelnītu. Ja? Un tas arī tas stāsts par to, ka te es vēršos pie potenciāliem darbiniekiem un aicināt viņus, mēs nāciet, esiet drosmīgi, sūtiet tos savus pieteikumus, sakiet, es gribu mēģināt, un tās detaļas, kurā brīdī tu savu darbiņu izdarīsi, to jau mēs pielāgosim. Bet tas, ka es gribētu, lai arvien vairāk arī valsts un pašvaldības sektorā strādā dedzīgi un profesionāļi,
Tas būtu super, un tad tas arī būtu pilnīgi cita kvalitāte. Bet, kā arī pašvaldību un valsts sektorā, manuprāt, ko nenovērtēja tas, ka tur ir jau kaut kāds garantētais finansējums budžets, ar ko strādāt, ar ko realizēt. Protams. Un tā savukārt, es domāju, jauniem cilvēkiem varētu būt arī brīnišķīga iespēja, ka tev nav jāmeklē, kā es tagad varētu norealizēt šo vai to ideju, bet kad lūk, tev jau ir gatava platforma, kur tu vari nākt un gūt šo pieredzi. Es pats sāku, kā jūs minējāt, Daugavpilī Latviešu kultūras centrā. Es esmu no Salacgrīvas, es aizdodas Daugavpilī. Brīnišķīgs veids, kā iegūt fantastisku pieredzi, kontaktus, un tāpēc piesakieties darbā Ķekavas kultūras centrā. Jā, droši. Jo privātajā sektorā nav nekas briesmīgāks, kā atkal dzirdēt, ka budžeta mums nav, bet šito realizēt mums vajag un vajadzēja vakar. Un tad, Un es vēl papildināšu, es aģitēju. Paldies, Kas ir arī par Eiropas projektiem. Tā ir brīnišķīga iespēja, un Eiropas projekti ārkārtīgi mīl reģionus. Mēs esam pierīga. Bet jūs esat ārpus Rīga. Jā. Un ārpus Rīga mīl ļoti Eiropas projekti, bet Eiropas projekti vispār ļoti mīl Austrum Eiropu pēdējā laikā. Arī brīnišķīga iespēja nostartēt ar projektu un norealizēt Ķekavas kultūras centrā. Es pārējo tieši tā, es arī šobrīd, tātad arī tas ir tas virziens, kur mēs skatāmies, tiešām tā arī ir. Un, protams, ka es teikšu godīgi tie kolēģi, kas strādā tur 10, 20, 30 gadus, protams, ka viņiem no šī ir ļoti bail. Bet tāpat laikā jaunieši, kuriem tas jau neliekas nekas tāds ļoti sarežģīts un tāds, tas varētu būt tas lielais pienesums. Jā. Un tas, ko tu teici, tas vienmēr tev nav nulles budžets, tev tāpat kaut kāds ir labi, mums nav arī bezlimita, nav spaiņas ar naudu, kur mēs tikai varam grābt, bet atkal tas ir tas stāsts, visi maksājumi nodoklis, būs vairāk nauda un varēsim arī... Ķekavs vispār. Un teikt, un es, un gribot drusku, Ķekavas novads, protams, arī algu līmenī nav tas sliktākais. Es zinu, ka kolēģi kaut kur citur Latvijā par to pašu darbu piedodiet, bet tur es tiešām apstos, un tad man liekas, par ko jūs pērkat maizīti? Tā kā, protams, bet, mēs esam pierīgi un liels novads, tas arī ir drusku savādāk, bet tas, ka tās darbinieki trūkst un viņus vajag un viņiem ir jānāk, jo mēs viņus tomēr te mācām, tas ir abām pusēm. Mums ir jāskatās tiešām, ko mēs varam vēl būt pievilcīgāki, un arī jauniešus aicina pastīties, ko viņi var iegūt, jo tas, ko tu minēji, arī tiešām, jo tas ir labs. Mana pirmā praksa arī tieši bija pašvaldībā, kur es arī sapratu, bet tur tad gan tas bija briesmīgi, man tiešām lika sēdēt no 9 līdz 5, un tad es arī kā radošs cilvēks diezgan ātri atkot, kāds ir jādara. Es 9 iegāju grāmatvedībā, pateicu, labrīt, dāmas, un tad es visu dienu kaut kur biju projām, un tad 5 atnācu, teicu, labi, dāmas, es dodos mājā. Tas ir tāds, bet Ķekavā neviens neprasa, ja nav darbiņa, tad drīkst būt arī projām un tā, bet tā, kad ir darbiņš, tad gan mēs pulksnī nestamies, tad ir jāizdara plīst vai lūst vai nakts vai diena. Kino nozare arī ir, kur ļoti ir vajadzīgi darbinieki, cilvēki, kas strādā, un vēl jau vairāk, kad šī ir nozare, kas šobrīd arī no valsts puses tiek atbalstīta. Un, kāpēc es zinu par kino nozari? Tāpēc, kad pēc Covida kino nozare aizplūda ļoti daudz cilvēku no mūzikas nozares, jo kino nozare bija maksāt spējīgāka kā mūzikas nozare. Tā kā radošiem cilvēkiem darba iespējas, manuprāt, ir ārkārtīgi daudz. Bet tas, man liekas, arī visiem pēc mūsu pašiem arī juristiem. Ja tu vienkārši, ja tu būsi labākais tajā, ko tu dari, viss ir ok. Un arī, piemēram, vēl, tiešām aģitējot tās prakses, jo mēs visi atbildējam uz jautājumu, ka praksa ir tas, kas mums ir, palīdzējis vispār kaut ko sākt. Līdz ar to tas tiešām tas aicinājums sūtīt to savus CV, lai kāda viņi arī nebūtu, bet tā vēlme, tas pierakstīties, kas grib mācīties un uzzināt un iemācīties un tā. Un arī nebaidīties no tā, ja tu, piemēram, aizies tajā praksē vai aizies tajā savā pirmajā darbā un sapraties, šis tā kā nav priekš manis.
super, jo tu zināsi 1, 2, 3, 4, 5 lietas, ko tiešām negribēs darīt, no visām tām miljonus, ko tev nav ne jausmas, ka tu nezini, vai tu gribi, vai tu negribi, un jo ātrāk tu atlasīsi un skaidrs zinās, ka šito es negribu darīt, vai šito es varu darīt, bet baigi lielo naudu, tad tas arī ir ļoti labi, ka tu zinās un aizies pateikt, ka, tā kā, hei, šito es varu izdarīt, bet, tā kā, pa 5 eiro to negribu darīt. Un iet, jā, un kad ir tās iespējas tiešām darīt, kur mums jau ir, mēs marketingā arī gaidām. Jā, jo tas viss atdurs pret tā, ka tu vari iet visādās skolās un lasīt visādas grāmatas, bet ja dienas beigās ir jautājums tāds, vai tu darbu vari izdarīt? Un tā, ka lai pēc tam 3 cilvēkiem nav jāizlabo tas, bet ja tu vari izdarīt, forši, tad pievienojies. Un vēl ātri tikai par praksēm, ka tiešām, un arī tas, ko es arī lekcijā saku, jo koledžā ir vairākas prakses, tas nav tikai viena praksa, un tad tu tur aizēji tā, un katru reizi es tomēr saku, aiziet citā vietā. Pamēģiniet tieši tā, aiziet kaut ko privātajā sektorā, pamēģiniet tur, kā tas ir strādāt, aiziet valsts pašvaldības sektorā, pamēģiniet kā tur, katreiz kaut ko citu, jo, protams, ka es zinu, es arī tā kā students, kad biju, kad taču vienkāršāk pie mājām, tur vēl mamma kaut ko tur var nokārtot, uzrakstīt, super, bet tad tas ir pazaudēts laiks un pazaudēta iespēja. Man liekas, tas ir super, tu vari aiziet tieši tā šaut visaugstākajā mērķī, nezinu, gribu strādāt, piemēram, es izdomāju, ka es būšu sasodītais birokrāts uzreiz, es pieskos kultūras ministrijā kā students uz praksi, super, un varbūt tieši tā, un arī viņi pamanīs, šeit ir potenciāls, skaidrs, pabeidz un nāc pie mums, jā, vai otrādi, es pabeigšu, un tā gan es nākšu pie jums. Tas praksis ir ļoti vērtīgi. Jā. Būt labākajiem no birokrātiem. Tas ir svarīgi, manuprāt, studentiem uzdrīkstēties un iet un darīt, jo ir šī daudzveidība, bet arī tu vari kļūt kā daudzveidīgs speciālists tikai tad, ja tu ej un dari, jo, kā Niks minēja, ka ir bail pieteikties, jo es taču nemāku varbūt to Excel vai kaut ko, to visu jau laika gaitā tu apgūsti, galvenais ir iet un darīt. Un ja mēs vēl nedaudz atgriežamies pie tā, ko Eriks teica par, piemēram, 20 studentiem vienā kursā, tas tādu kursu es vēl neesmu redzējis. Man ir apvienotās grupas vienmēr, tāpēc man ir, jā. Nē, bet ar 20 studentiem vēl man šķiet, ka viens kurs ir sveiciens pirmiem aktieriem un režisoriem. Bet, jā, par tehniskiem darbiniekiem tā ir, ka viņi aiziet privātajā sektorā, viņus tiešām izķer kā karstus pierādziņus. Mūsu kursā viņi ir palikuši tieši 4. Un visi jau ir diezgan pieprasīti no visām pusēm. Un, ja mēs runājam par mūzikas menedžmentu, tad vispār mēs uzzinājām no programmas vadītājas, ka ar mūzikas menedžmentu ir pavisam grūti, jo tas ir kurš vienmēr visvairāk atbirst un kur notiek šī vislielākā dabīgā atlase. Nik, cik jūs šobrīd esat kursā? Mēs esam 4, bet mēs sākām 16. Bet kāpēc? Es nezinu, Es nezinu, kāpēc tā vienkārši ir kaut kā iegājies, ka atnāk cilvēki, un man liekas, ka īsti nav skaidrības par to, kas vispār notiks un kā strādā mūzikas nozara, un ko tas vispār prasa, un kas tas vispār ir, un tad vienkārši lielai saprot, ka tas nav tas, ko viņi bija iedomājušies. Bet es varu atbildēt arī uz šo, ka es arī esmu 1 gadu vai 2, es neatceros, es lasīju producēšanas kursu tieši mūzikas menedžmentam, un tad runājot ar studentiem, tas būs dīvaini, varbūt, ka es to saku šīs skolas telpās, viņiem tas priekšstats par to, kas notiek mūzikas nozarē un kas ir mūzikas nozarē, netika pasniegts tāds pilna aina. Tur tāds ļoti šaura niša ir tā, kas tika tā kā viņiem mācīta un pasniegta, ka lūk, šī ir mūzikas nozara. Un tur bija tieši tāds fokus uz mūzikas menedžmentu, bet arī pašā laikā, kad es ar viņiem runāju kaut kā par autortiesībām, par šīm autortiesību 2 aģentūrām Aku un Laipu, un viņi otrā kursa studenti, viņi nezināja, kas tas ir, un tie ir mūzikas nozars pamati. Un te es domāju, ka noteikti skolai ir ļoti cieši jāsadarbojas konkrēti ar šīm nozarēm, un te atkal ir tas prakses jautājums, kad maksimāli šie studenti no pirmās
pirmā kursa ir jāvada kopā ar nozari un jāsaista iekšā pasākumos, projektos un jārāda, kas notiek nozarē. Tad, kad es mācījos, mums šie pasniedzēji visu laiku nodrošināja to, lai mēs tiešām maksimāli pēc iespējas vairāk redzētu un satiktu nozares cilvēkus. Mums bija tāds priekšmets kā skatuves tehnika, un mums pasniedza Nacionālā teātra tehniskās nodaļas izpildirektors. Laikam viņš bija tāds, mēs bijām visos Rīgas teātros, mēs bijām bijuši visās aizskatuvēs, kur tik mēs nebijām, un tas parāda to profesijas to realitāti, ka tu satiec, tu redzi, tu tur esi, jo tā teorija, jā, viņa ir jāzina, bet te ir ļoti svarīgi tas, ka tev ir iespēja satikt nozaru un būt iekšā nozarē. Es nezinu, cik daudz jūs esat iesaistīti kādos koncertu organizēšanās, koncertūru organizēšanā, cik jūs daudz satiekat tieši mūzikas nozares cilvēks. Es pieņemsim, kurš tu esi? Otrais. Es tev kaut kur esmu redzējusi, kur Rīgas mūzikas neļauj redzēt, kaut kur tu esi bijis. Man liekas, 2 reizes tas kaut kur redzējis kaut kādos pasākumos. Jā, es to zinu, jā. Bet es skolā neesmu bijusi ne reizi, kamēr tu mācies. Jā. Es tev vienā klasē, un es neesmu pēdējos 2 gadus bijusi. Tad ir jābūt šai sadarbībai. Es pilnīgi piekrītu. Te, kur jau arī drusku Agnes ir tā atbilde, kāpēc tik daudz atkrīt, ja? Jo tas, kad arī pamēģina, tas, ko mēs runājam, jo kurš katrs kultūrā nevar strādāt. Tev liekas, es tagad būšu super mūzikas menedžers, es tagad nākšu, es tagad vadīšu lielās grupas un būšu ceļa lauzējs, un tu atnāc un saproti, nē, izrādās viss drusku savādāk. Ja? Tāpēc, protams, tā prakse, tā tikšanās tiešām ar nozari un būšana iekšā, tas ātrāk palīdz saprast, vai tu būsi uz palikšanu, vai tu tiešām tikai atnāc, dabūji diplomu un kaut kur pazūdi. Ja? Tā kā tas arī tas atbirums, un viņš vienmēr ir bijis. Es teikšu godīgi, ka mēs tiešām neatceros pat 20 gadus, 17 gadus laikam atpakaļ. 17, cik laimoju sev. Vienmēr senos laikos, tad, kad mēs mācījāmies, mēs arī uzsākām 30 bija nenormāls konkurss uz vienu vietu, ja nemaldos, bija 7 studenti, un 30 mēs uzsākām un pabeidzām, man liekas, ka 10. Tūlīt būs salidojums, tad es varēšu sasīt, bet 10. Jā, tad, cik daudz jādabira. Jā, un no tiem 10 nozarē šobrīd, man liekas, darbojās kādi 4. To es arī salidojumā varēšu noskaidrot, varbūt kāds kaut ko pamainīs, bet tā kā akali, jā. Mēs iestājāmies laikam 28 un atbira kuri 5. Jā, mēs pabeidzām. Tas ir kolosāli. Wow! Pagājuši, kad mūzikas menedžmentu pabeidz tieši viens cilvēks. Producēšanu arī. Jā. Producēšanu šogad pabeidziet. Bet, es īstenībā gribēju apvienot to, ko tu ļoti trāpīgi pateici par to, ka kultūrā cilvēkam ir jābūt ļoti daudzpusīgam speciālistam, un tas savukārt sajiet ar šo aspektu kopā, ka tu vari būt daudzpusīgs, ja tu esi daudzpusīgas lietas pamēģinājis. Un, ja tevi ved tajās praksēs, mūzikas menedžments, bet kas tas ir un ko tik tu nevari tur darīt, un ja tu būsi caur tām praksēm, caur lekcijām, tu būsi vests uz šīm vietām, tu redzēsi, es varu darīt A, B, C, D, un pie tam tas ir pirmais klāsts, no kā tu vari izvēlēties, un nākamais ir tās organizācijas uzņēmumi un vēl tālāk, jo, tu vari nosaukt kaut kādu sapņu uzņēmumu, kur tu gribi strādāt, bet ja tu nesaproti, kas tur notiek, forši. Tā kā, jā, un tas, piemēram, arī reklāmas pasaulē strādājot marketingā, tur arī ir ļoti daudz, un, piemēram, strādājot reklāmas aģentūrā, tur arī saprotu, ka ir dažādi departamenti, ir dažādi speciālisti, ir kaut vai tāda profesija kā radošais direktors. You name it, kas tas ir, bet, tā kā fakts, ka šis speciālists, nezinu, pat eksperts, ka viņš spēj visu laiku ģenerēt idejas
Un nevis vienam klientam, kuru viņš pats ir atradis un izvēlējis, viņam patiktu, bet no tik dažādām tēmām, kur nevienam sākumā nav skaidrs, par ko mēs vispār runājam, jo tev atnāk kaut kāds, nezinu, specifisks industrijas klients, bet tev tas saturs ir jāražo, un tur spēt kombinēt kaut kādus, nezinu, gan faktus, un arī pasniegt kaut vai no kaut kādas tēmas. Arī kultūrā mēs varam ņemt. Nezinu. Es par rakstniecību varbūt pārāk daudz nezinu, bet ja man atnāk klients, kurš darbojas ar rakstniecību un izdod grāmatas, man ir mērkaķa ātrumā jāsaprot, ko viņš dara, kāpēc viņš dara. Un nevis tā, ka grāmatās ir burti un tur veidojas vārdi un teikumi un kaut kāds pieturzīmes, bet man ir jāsaprot, kā viņš pelna naudu, kā viņš grib nopelnīt naudu, ar ko viņš runā, kas viņu klausās varbūt virspusēji, un kurš no viņu nopirks. Un es nevaru dzīvot kaut kādā tur delusional, ka ir tagad forši TikTok trends, un mēs taisīsim šādu video, un viss būs forši. Tāpēc, ka it does not deliver. Un tas ir arī tas, par ko kultūrā varbūt nedaudz, kad ir, ka kultūra nav arī tikai tāda, pastaiga parkā, bet tas ir biznes. Un it īpaši, ja tu esi privātajā biznesā, tev uzprasīs tādu interesantu vārdu kā KPIs. Nezinu, studējot kādu šādus vārdus prasēja. Mārketinga eksāmens ar 100 jautājumiem. Ļoti forši, jo man, piemēram, liekas, ka es godīgi sakot studējot, neatminos, vai kāds man tīri kvantitatīvs jautājums uzdeva. Un tas ir ļoti liels jautājums. Kad tev vajag radošu ideju un ka mēs aplaudējam un ka ir forši, šī ir forša ideja, bet ja viņu nevar nomērīt, nevarēs saprast atdevi, return on investment un vēl kaut kas, neder. Jā, uz kultūru noteikti ir jāstāsta kā uz radošu ekonomiku. Un tā ir puse, kas noteikti ir iztrūkstoša. Tad, kad es mācījos, tad mums bija teātra vēsture, mūzikas vēsture, skatuves vēsture, entās vēstures. Man bija tik daudz vēstures, kad es Daugavpilī universitātē iestājos ar visaugstāko, labāko rezultātu vēsturniekos. Ļoti labi. Nē, vēsture ir īstenībā, godīgi sakot, vēsture nevajag, man bija īstenībā nesen, mēs par šo domājam, jo, mums, piemēram, bērniem augot, jo man skolā šausmīgi nepatika vēsture, tāpēc, ka īstenībā jau mums kā bērniem nemaz neattīstās izpratni par laiku, tad tas ir bioloģiski objektīvs iemesls, ka tu nespēji savilkt, un arī tagad tev to nabaga vēsturi māca tajā 7. klasē, vai kur tu esi nodzīvojis tos 11 gadus, tev, kāds 2. vai 1. pasaules karš vai tie akmens laikmeti, un viss tas tev neeksistē tad faili, un tu viņus nevari vispār emocionāli saprast, un īstenībā studiju laiki koledžā un arī tālākajās izglītības iestādēs tur mākslas vēsture, citā universitātē bija pat ļoti fantastiski. Tas bija tāds pamats, ka tu sāc vispār saprast pasauli, un tas, ko tu arī sākumā teici par šiem ceļojumiem, izbraukt ārā, paskatīties, kā lietas dara citi cilvēki, un ne tikai paskatīties, bet uzdot jautājumu, kāpēc viņi to dara. Jo ļoti daudz, kas, piemēram, nezinu, jūs varbūt arī, man ļoti patīk Venēcija, un tur man arī liekas, ka Dievs tik skaisti, viņiem tur tāds mazi veikaliņi, un viss kaut kas, ka viņi tur dara, un čubinās, un saule, un kafija, un aperols, un tā. Un tad tu domā, ka Dievs arī gribētu šitā Latvijā, un tad tu atver statistikas portālu un izlasi tāds drūms datus, un, vienkārši stāsts par to, ka nevajag romantizēt. Vajag romantizēt, bet ne tik ļoti un atgriezt to realitāti, jo tad tu nebūsi izdedzis tajā, ka tu ej uz kaut ko romantizētu, bet kam nav pamatot segumu. Un ja tu vari to tā balansēt tajos svaru kausos, tad arī man liekas, ka tu nenodari sev pāri un vienkārši visu laiku esi tāds, iečkojies ar sevi, vai tev tas ir ok. Un tad arī saprast, kur tu vari nopelnīt un kur tu varbūt kaut kāds projekts vari darīt tādus no sirds. Varbūt Ķekavā var no sirds darīt projekts. Jā, pabarot nedaudz un darīt no sirds. Jā, noteikti. Bet labi, tad es jums uzdošu jautājumu, kāpēc jūs palikuši? Jūs beidzat nākamgad, ziemā. Kāpēc esmu palicis? Pātri nevar sapriecāties. Jā, tas ir pirmkārt. Otrakārt, pirmkārt, laikam vienkārši gribās novest līdz galam to, ko tu esi iesācis. Labi. To, kur tu esi iestājies. Bet patīk? Jā, un arī patīk, paveicās. Arī patīk, it īpaši aizejot
pēc pirmās prakses šī kad būs nākamā uzreiz. Kur bija pirmā praksa? Ļoti paveicās dziesmu svētkos Vērmanas dārzā vadīja pasākums veselu nedēļu, un pēc tam gājienā bija uz gavelēšanas skatuvēm ar organizatoriem, jau nozares profesionāļiem, uzgavelējām visiem dalībniekiem. Tā kā, jā, ļoti laba praksa. Pēc tam arī iespēja padarboties Līgatnes kultūras namā, vadīt pasākumus, redzēt, kā notiek pašvaldībās šī organizēšana. Tad jau trešā praksa bija šeit koledžā, salidojuma ietveros, kas mums tuvojās, un arī šī ir daļa no salidojuma, jo mēs gatavojamies. Bet patīk tas, ko daru, un negaidīti interesē tieši pasākuma režija, jo sākumā nācu uz aktieriem, bet izrādās tas ir bišķiņ kaut kas cits. Nu, tu? Super. Es vispār uzskatu, ka šī ir labākā izvēle, kas manā dzīvē ir bijusi atnākt šeit mācīties, jo man it īpaši šis gads, otrais gads ir bijis tik darbīgs un produktīvs, un esmu iepazinis tik daudziem cilvēkus, un mēs esam strādājuši pie tik foršiem projektiem kopā. Man pati pirmā praksa bija pie Samantas Tīnes. Es braucu ar viņu koncertūrā, asistēju viņas producentu. Tas bija ļoti interesanti, un es saku, tas arī bija tas pirmais, kad es vispār sāku pamanīt, ka tas, kā es esmu iedomājies, kā šis viss strādā, vispār nav tas, ko esmu iedomājies. Tas viss ir pilnīgi citādāk. Un tagad arī rakstot kursu darbu, es vairāk pētu Latvijas mūzikas nozari un vispār pasaulē, kā viņa ir attīstījusies. Un es saprotu, ka es joprojām diezgan, man nav tā izpratne, ka tagad jau ir bišķīt vairāk, bet es vienkārši atceros, kad es nācu uz šejieni, man bija pilnīgi pa 180 grādiem pilnīgi citādāk izpratne, kā vispār strādā visa šī nozara. Bet esmu ļoti priecīgs, ka es esmu, man ļoti patīk. Bet tu nāci, ka tu gribēji pats būt mūziķis? Es nācu, it kā jā, es neteiktu, ka es baigi gribu dziedāt. Man ļoti patīk, es arī tikko izlaidu savu pirmo dziesmu, vai es ļoti gribētu ar viņu uzstāties, es nezinu. Bet man ļoti patīk ķemerēties pa to savu digitālo audio darbstaciju un darīt visas tās lietiņas, un tas man saista. Tāpēc arī es nācu, es vienkārši gribēju iemācīties, kā promotēt savu produktu. Jā, bet redziet, tu tagad arī atbildēji viena lieta, kur pazūd šie mūzikas menedžmenta cilvēki, kāpēc neienāk nozarei. Liela daļa jauniešu, kuri nāk studēt mūzikas menedžmentu, viņi paši grib būt uz skatuves, viņi grib būt šie mākslinieki, kas ir ļoti labi, ka tu saproti, ka apgūsti mūzikas nozares pamatus, bet, ja tu nedabūtu to otru ambīciju, to vajadzību, ka tev gribās izpausties kā izpildītājiem, būt pašam šim māksliniekam, tāpēc viņi arī aiziet, pazūd. Bet, ja tu nāc tieši ar to, ka tu gribi būt šis menedžmenta cilvēks, aizskatus cilvēks, tad tas ir savādāk. Jā. Tad tu esi mazliet fenomens, ja tu esi palicis, ja tu gribi pats arī būt vēl uz skatuves, bet īsti negribi būt uz skatuves, bet tu vēl taisi. Bet tas, ko jūs es vēl meklēju to savu nišu. Tas, ko jūs abi arī atbildējāt, un tas ir tas atslēgvārds, ko jau mēs šodien vairākas reizes runājām, ka tiešām redziet, jūs pamēģinājāt. Ne tikai, ka jūs pie grāmatām tas sēžat, bet jums bija iespēja pamēģināt, kas nostiprina to, ka jūs gribat būt šajā nozarē, ka jūs redziet, jā, tas būtu tas, ko jūs dzīvē gribat darīt, kurā vietā, un tieši kas būs tā jūsu specifika, ko jūs attīstīsiet vairāk, tas nāks ar laiku, bet tieši tāds ar praksi, tad mēs saprotam, jā, šis ir. Man jums jāsaka liels paldies par jūsu ieskatu. Rezumējot, ja dari, tad vari. Un jā, mēs esam izsmēluši mūsu laika limitu. Jā, un cerams, par cik jūs visi esat koledžas vai kultūras skolas absolventi, tad gaidīsim jūs 5. jūnijā Fantodromā un arī šeit Bruņinieku ielā 57 uz Latvijas kultūras koledžas 80 gadu salidojumu. Biļets ir ticketshop.lv. Man jau ir biļete, visiem ir jāpērk un jānāk. Lūdzu, jo tas palīdz menedžmentam. Es tieši aizskatām. Pirms tam arī var atbraukt uz Čakavas novada svētkiem, jā, un tad pārcelties uz Fantodromu. 5., 6., 4. vienā laikā šie pasākumi notiek. Tā kā, jā, tas būs liels izaicinājums arī manā gadījumā no Čakavas pat taisno braukt, satikt kursu biedrus šeit. Tā kā, jā, parši. Tāda ir tā specifika mums. Jā. Tad tiekamies visi Čakavā, Fantodromā un Bruņinieku ielā 57. Un paldies, ka klausījāties. Paldies mūsu viesiem. Paldies arī tev, Nik. Paldies tev arī, Jākab. Nav par ko. Un tad jau tiekamies. Atā! Paldies!